Sveicināti visi, kas ir tagad iedomājušies paskatīties šo video materiālu. Es esmu Aldis Rudašs. Šodien ir Lieldienas. 2015. gads. Un es atrodos starp Šķērsielu un Melužielu savas mājas jumta. Es gribu apstīties šeit kopā ar jums. Šeit, lūk, ir Šķērsielas arī, kā saka, kaimiņi dzīvo. Un tagad ir tāds pavasarīgs laiks vēss. No tā jumta ir redzama arī vecerīgi, tur dažas tādas augstceltnes. Tur tālumā tur ir. Mēs atrodamies Rīgā. Filmēju 3 reizes. Bija Šķērsiela, jaunie laiki Šķērsielā un kapitālismu Šķērsielā. Man gribās arī šo tēmu turpināt. Šitā būs pirmā filma no manas mājas jumta, ja Dievs dos, kad viņi ieliek YouTube un internetā, jums paskatīties un saprast. Un lai Dievs dod arī uz priekšu, kā saka, tāpēc, kad es gribu runāt Dievvārdu, jo man arī tāds liktenis ir piemeklējis, ka 2 meitas ir pašreiz Londonā, un es viņām nevaru sludināt Dievvārdu. Un arī es gribu visiem pārējiem labu vēlēt, lai arī pārējie klausās. Slavu Dievam, Jēzum Kristum, mūsu pestītājam un kungam, tēvam, dēlam, svētam garam. Es jums gribu palasīt no Dieva vārda dažas vietas, lai jūs tā saprast. Arī mani bērni, lai klausās, Elīna un Elizabete, tur Londonā, un citi, kas ir spiesti bijuši aizmukt no šejienes prom, emigrējuši, lai meklēt vai savādāk. Un tā viena vieta būs no Jesajas 42. nodaļas, 8. pants. Un tur ir tā rakstīts, 42:8. Ja Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу, прежде нежели оно произойдет, я возвещу вам. Dieva vārdā saka tā, lūk, to, kas iepriekš ir noticies, jūs ziniet, tas ir noticies, bet es jums kaut ko jaunu gribu pateikt. Pirms jau tas ir noticies. Tātad Dievs saka tā, ka viņš grib atklāt to jauno vēl pirms tie notikumi ir notikušies. Es tā domāju, ka nepavelti arī man te uzņēma 3 filmās. Es pat nekad nedomāju, ka 3 dokumentālās filmās man uzņems, ka tam acīm redzot, uz manīm gulstās kaut kāda atbildība. Un arī caur sapņiem man Dievs daudz ko ir atklājis. Tāpēc es te gribu tā nolasīt, kas ir rakstīts Dieva vārdā, Bībelē. Vēl dažas lietas, pirms es sāku jums stāstīt, ko es gribēju teikt. Tas ir Eceķiela pravieša grāmatā, vecā derībā, 11. nodaļā, 3. un 6. pants. Te ir rakstīts tā. Говоря, еще не близко, будем строить домы, он котел, а мы мясо. Vēl nav tuvu, tā tauta saka, jā. Celsim mēs mājas, viņš ir tas katls un mēs tā gaļa. Un tu tālāk teici, daudzi носисте, много убитых ваших вы положили в всем городе, улицы его наполнили трупами. Посему так говорит Господь Бог, убитые ваши, которых вы положили среди него, суть мяса, а он котел, но вас я выведу из него. Вы боитесь меча, и я наведу на вас меч, говорит Господь Бог.
и выведу вас из него, и отдам вас в руки чужих, и произведу над вами суд. Es, kad lūdzu Dievu, apmēram kādu mēnesi atpakaļ, tad man bija tāda parādība, kad katls tāds čuguna un burbuļo ūdens iekšā tajā katlā. Un tur iemeta kādas 2 līķis iekšā tajā katlā. Nu, tā kā bērnu līķi. Es domāju, varbūt nevienam nestāstīt to parādību, jo es nesaprotu, ko tas nozīmē. Domās, kas tie par tādām jocīgām parādībām, ka tās nav no Dieva. Nu, un viena ticīgā māsa pēc tam man teica, tas nu gan nevar būt no Dieva, es to nepieņemu. Tiešām tā arī notikās. Un es domāju, nu, bet parādība ir parādība, es tādu redzu. Nu, kas ir parādība? Ka cilvēks tāpat kā sapnī redz kaut ko. Un es arī, kad lūdzu Dievu, citreiz pat ar atvērtām acīm, citreiz pievēr acis ciet un redzu tādu līdzīgi tā kā sapnī notiekošu kaut ko. Nu, un redzēju tādu parādību, kad ūdens burbuļo, tā kā čuguna katls apaļš, un tur iemet iekšā līdzi. Ko tas nozīmē, es nezinu. Nu, un tā es arī pateicu tomēr to lietu. Un redziet, pēc kādas nedēļas atvērās šī te vieta no Bībeles. Es jau arī visu neatceros, kas te rakstīts ir. Droši vien jau lasīts ir, bet visu es nezinu arī. Nu, bet Dievs tādā veidā man atklāja, un arī citiem, kad viņš rāda, ka šī pilsēta ir domāts tā kā katls, nosaukts katls, bet tie nosistie ir tie līķi, kas tajā katlā vārās. Nu, protams, tā parādība ir tāda dīvaina, nesaprotama, bet, nu, es pateikšu, ja runājot par Rīgu, es jau nevaru pateikt, vai tas ir tā, vai tas tā nav. Protams, kad katru dienu, cik te runāja pa kristīgo radio, notiek pašnāvības. Cik tur tie cilvēki aiziet Latvijā bojā, ik pa 2 dienām, 3 dienām, kāds iztaisa pašnāvību un citi tur taisa tos mēģinājumus, es tur neatceros. Ne jau no labas dzīves cilvēki ir spiesti to darīt. Nu, Dievvārdā rakstīts, ka bagātnieki katru dienu ceļ cenas, lai varētu nabagus nopirkt par zandaļu pāri. Nu, tie, kam ir tie lielveikali pieder un kas bez pamata ceļ tās cenas augšā, tāpat komunālos maksājumus un tā tālāk, Dievs viņiem tiesās. Es jau netiesāju, mēs jau neesam aicināti tiesāt. Jābrīdina ir, tāpēc, kad šīs te dvēseles, acīm redzot, daudzas ir uz šo bagātnieku rēķinu, kas grib iedzīvoties uz nabaga rēķinu, neskatās, vai ir ko maksāt, vai nav ko maksāt nodokļus. Ceļ tik katru dienu tās cenas, ceļ, un cilvēki daudz ir izmisumā, viņus met no dzīvokļiem ārā, citiem pat bērnus noņem nost, un tā mēs dzīvojam. Un tāpēc jābrīdina cilvēki, kādam ir, es teiksim tagad brīdinu, kas ja man dzird, ja viņi tādas lietas ir darījuši, ka cēluši tās cenas vai ceļ, lai to nožēlo, lai atsakās no šī te mantkārības gara, lai nožēlo, tāpēc, ka Dievs visu to redz un fiksē. Un tāpēc arī es lasīju no Eceķiela grāmatas, kur ir teikts, ka tā pilsēta ir tas katls, kad mums jālūdz Dievs ticīgiem, lai tauta nožēlot grēkus. Atcerieties, kā bija arī tajā salā vai pilsētā Ninivejā, tas Āfrikā, tur Ninivejā, savā laikā aprakstīts ir Bībelē. Kad viņi nožēloja grēkus un uz kādu laiku neiznīcināja to pilsētu. Jo Dievs, ja saka, ka viņš iznīcinās, viņš var to atcelt, bet tev te jālūdz, jānožēlo grēku. Jo Dievs visu galvenais mūsu radītājs un visu viņam pieder. Un tad es vēl te gribu palasīt tālāk. Ir rakstīts Bībelē Амоса правiešu grāmatā 3. nodaļā 7. pants. Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. Kad Dievs neko nedara, neatvērtam saviem praviešiem, saviem vergiem praviešiem. Лев начинает рекать, кто не содрогнется. Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать. Провозгласите на кровлях в Азоте и на кровлях в земле египетской. Viņš saka, ka Dievs neko nedara, neatklādam saviem vergiem praviešiem.
neko nedara, ne kāru, neko. Un viņi teica, sludiniet no jumtiem. Lūk, es tāpēc esmu uzkāpis arī uz jumta virsū. Šeit, jā, šeit jumts atrodas, tāds lēzens, netipisks Latvijai. Nu, es kā dievvārdā stāv rakstīts, arī sludinu no šī jumta. Un es gribu tāpēc brīdināt to visu, lai nedomātu, kāpēc tas ir noticies, kur ir Dievs un tā tālāk. Jo arī rakstīts ir Zālamana gudrībās, 1. nodaļā, kad es uz viņiem runāju, sūtīju praviešu, ja, es jau no atmiņas sludinu, un viņi neklausījās, bet tad, kad jau sūtīšu savus dusmas virsū, tad viņi breiks, un tad es pa viņiem pasmiešos. Tā kā tagad vēl nekas tāds nav noticies, vēl cilvēku var nožēlot grēks, jo laiks ir. Jo nav jāgaida, ka notiks kaut kas briesmīgs, jo tad iespējams jau pavēlu. Un tad es vēl gribu izlasīt tādu vietu no Bībeles arī. Tas ir rakstīts Mateja evaņģēlijā. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. Tātad, to, ko jūs dzirdiet tumsībā, to runājiet gaismā. Bet to, kas jums uz auss tiek pateikts vai dzirdēt ausī, sludiniet no jumtiem, skrovļi, ja, no māju jumtiem. Tad redziet, es atrodos šeit uz māju jumta, tāpēc, ka man ir atklāts dažas lietas, un es viņas nevaru noklusēt. Un tālāk teica, и не бойтесь убивающих тела. Un teica, mani teica, nebaidieties, jo daudziem tas nepatiksies. Protams, mums ir visādas politiskās partijas, kas, kad nāk vēlēšanas, visu kaut ko sasola. Varbūt viņiem nepatiksies, vai vēl kam tur nepatiksies, bet viņi teica, и не бойтесь убивающих тела, ka man nav jābaidās, ka man ir jāsludina, man ir jābaidās, ja? Dušu же не могущих убить, jo dvēseli jau neviens nevar iznīcināt. А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Mums visiem un man ir jābaidās pirmām kārtām no debes tēva, kas var iemest šo dvēseli ellē iekšā. No tā ir jābaidās. Un tāpēc, mani mīļie, es te gribu jums sludināt no jumta, kā rakstīts vecā un jaunā derībā, to, ko Dievs ir atklājis. Es to nevaru klusēt. Iespējams, tāpēc arī tās divas šķērsielas, tās filmas, tās 3 jau ir nofilmētas, un man ir jārunā, jūs man tā kā drusciņi jau pazīstiet no tām filmām, varbūt vēl kaut kādā veidā. Un es gribu, kā saka, vēl vienu tādu vietu izlasīt no Bībeles. Tas ir Apustuļu darbi, 2. nodaļa, 17. pants. «И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши snovидениями вразумляемы будут». Edziet, te runa ir pa beidzamām dienām. Es jau tāpēc saku, tagad ir 2015. gads. Nu, kur tad nu vēl beidzamākas dienas? Un kas tad notiks tajās beidzamās dienās? Viņš ir dos svēto garu Dievs katrai miesai. Pravietos dēli, Dieva dēli, jūsu dēli un meitas un jauniņi, un redzēs parādības. Kā es jums teicu, es redzēju parādību, ja? Pa to katlu, kas vārās un tiem līķiem. А старцы будут snovидениями разумляемы будут, kad vecāki vīri, nu man jau ir bērni, ja, viņi ar sapņiem, caur sapņiem Dievs arī runā. Ir tātad pravietiski sapņi. Tā kā redziet, mīļie, es nevaru klusēt, man kaut kas ir jārunā, tāpēc, kad tāda lieta ir, ka mani bērni un jums acīm redzot bērni, varbūt jūs paši esiet bērni vai pieauguši, mēs visi esam Dievam bērni. Un man ir parādījušies tādi sapņi savā laikā. Mana mamma te kādreiz dzīvoja šī mājā, un viņa nomira ar vēzi. Un tad es domāju, ko tad tagad darīt. Žēl, ka nomira vēzi. Es domāju, varbūt Dievs dziedinās, bet neizdziedināja, jo ir teicis, daudz būs slim un daudz arī nomirs. Galvenais jau nav tas, ka cilvēks ilgi šeit dzīvo, bet ka viņš izglābjās un ieiet debesu valstībā.
Nu, pēc gada apmēram notikās tā, ka tur pretīm tā māja, kur redziet, ne tā sarkanā, ja jūs redziet, bet tur tā pelēkā. Tajā pelēkā mājā dzīvoja Antoņina. Kurpniekam, kas ir redzēts Šķērsielā, sieva. Un, ka mana mamma mira, tad bija tāds sapnis, ka abas divas skatās uz debesīm, jumta nav. Un pēc nedēļas nomira viena, un vēl pēc nedēļas nomira otra. Nu, teiksim tā, nedēļa laikā abas nomira, kaut kurā nedēļa atstato. Un pēc gada tās Antoņinas aizveda, viņa bija aizvesta, kā saka, apglabāt uz Viķepsku projām. Uz Viķepsku. Nu, un mans draugs, viņas tēls, Aļiks, viņš aizbrauca uz turieni, un kamēr viņš tur bija, pēc gada tur aizbrauc, kā saka, apciemot mātes kapu, ja tā var izteikties, apkopt. Nu, tad es redzēju sapni tādu par viņu. Un es ar viņu biju strādājis tur Lielirbē, pie Ventspils mežā. Mēs draudzējamies ilgu laiku, tur mežu cirtām un gulējām vienā baznīcā baptistu, kamēr tur jādeva Ventspils muzejam. Un tad mēs tur, it kā tādu noslēpumu mums nebija, bet es redzēju par sapņiem, kad viņš atrodas tagad Amerikas vēstniecībā. Nu, tas jau bija kā 10-15 gadu atpakaļ, kad man māma nomira. Un tur viņš kārto dokumentus izbraukšanai uz Amerikas Savienotām valstīm. Kopā ar tādu Slaviku no Daugavpils. Tas man pa sapņiem rādījās. Nu, un tad es, kad viņš atbrauca, es domāju, ka tas ir sapnis tikai. Es saku, man tādas dīvainas lietas pa tevīm rādās, ka tu pa vēstniecību tur Amerikā, tas ir Amerikas vēstniecība Maskavā dzīvojies ar Slaviku, jā. Un ka jūs tā kā dokumentus kārtojat izbraukt no Latvijas ārā uz Ameriku. Viņš saka, tā ir tā pravda, jā, tā ir taisnība. Viņš saka, es to nevienam nesaku, lai neviens nezinātu, ka es gribu klusam izbraukt no šejienes ārā, lai ticīgie nezinātu, kad es tā gribu rīkoties. Nu, labi. Bet pagāja kaut kur pusotrs gads, un tas Slaviks aizbrauca prom no Latvijas, un viņš jau ilgu laiku tur dzīvo Amerikā, kas no Daugavpils kopā ar savu sievu. Kāds uzvārds viņam, es nezinu. Nu, lūk, un mans draugs vēl šodien nekur nav aizbraucis, jo man pateica tā, ka viņš aizbrauks beidzamā partijā, kad cilvēki emigrē pa partijām, kā saka, pirms kara. Nu, un vēl jau karš nav, nekādas partijas no šeit projām nebrauc. Pa partijām cilvēki no šeit, no Latvijas projām nebrauc nekādīgi. Tā kā redziet, kas ir pravietisks sapnis, ka pravietiskā sapnī var redzēt to sapni, ko cilvēks pat nezina, nav nekāda informācija, man nebija par to lietu. Un viņš pat vēl viss nav piepildījies, bet pusi no sapņa piepildījās. Un tad es tā sapratu, ka Dievs grib, lai mēs lūdzam par savu Latviju. Viņš teica, ja tauti nožēlo grēkus, tad tas tā nenotiksies. Nu, pat cik tajā filmā man parādīja, bet to filmu nekur jau praktiski nerādīja. Vienreiz man nav aicinājuši uz televīziju nekur runāt par Dievu. Tā publika, kas tur pārvalda to televīziju, jūs to laikam ziniet, ka tur par Dievu nerunā par citām lietām parasti. Nu, un viņiem tas neinteresē. Nu, man nebija nekādas iespējas arī sludināt faktiski Dievu vārdu un to runāt. Un vienkārši es to turēju iekš sevī, bet tagad, pat cik mani meitas ir aizbraukuši uz Londonu prom, es to gribu atklāt pateikt visai publikai un savām meitām, ka tautai jānožēlo grēki, ka pastāv tāda iespēja, ka mūs šeit neiznīcinās. Jo tagad jau dažas dienas atpakaļ arī paziņoja no Maskavas, kad ja tur tiks vest iekšā NATO karaspēku šeit Baltijas valstīs, tad mums var mest virsū atombumbu. Daudz ticīgie redzējuši, un es arī vairāk reiz esmu redzējis, ka šeit virs Rīgas sprākst atombumbu. Ko tad mēs darām? Mēs lūdzam Dievu, lai tas tā nenotiktos. Tāpēc es gribu aicināt arī cilvēkus, lai viņi atjēdzās, ko viņi dara. Jo es atceros, ka jaunības gados, kad bija Helsinki 86 sanāksme, tad es pats lasīju avīzē, bija rakstīts, ka daļa no PSRS teritorijas ziemeļa daļas ietilps Bezātom joslā. Es nezinu, kas tur ir izmainījies ar tiem likumiem starp valstu, bet
Bet mēs esam skaitamies bezātomu joslu faktiski. Un tāpēc arī notika tā perestroika, kad no Pēterburgas līdz Melnai jūrai visas tās republikas atdalījās, lai visa tā daļa ietilptu bezātomu joslā iekšā. Un mēs Bībelē teica, ka mums ir jāicina visiem uz mieru, lai nebūtu asins izlošana. Un galvenais aicināt uz to, lai mēs ietu debesu valstībā iekšā. Jo tas viss ir sīkums, kā jau es lasīju Dievvārdā, baidieties no to, kas var dvēseli iemest iekšā uguns degošā ellē, uguns jūrā, no kurienes ārā nevar neviens tikt. Es jums iesaku apskatīties krievu valodā www.pronebo info vai com, un tur daudz tādas ir Anžeļika Zambrano, piemēram, tur YouTube var apskatīties. Tāpat tās ir daudzi, kas ir bijuši, piemēram, šitas Vaķa Kievskijs, vai vēl kādi, kas ir bijuši jau izgājuši ārpus miesas un redzējuši, kas tur kaut kā notiekās. Ir daudz tādas liecības. Un Bībelē arī par to rakstīts, ka iemetīši tur, kur ir zobu trīcēšana un klabēšana, un kad arī Jēzus Kristus runāja ar vienu to bagātnieku, kas bija ellē iekšā iemests, ja. Daudzi tādi teksti ir Bībelē par elli. Tāpat tās arī rakstīts par tiem, kas alkoholu dzen, spirtotus dzēriens un dzer jau no agra rīta, uz to rēķina arī paplašinās elle, mēs redzam. Tāpēc nav ko šaubīties, ka tāda elle ir, bet ir vienkārši jāpadomā, kāpēc esi kā bijušais Latvijas kapelāns Gideonos var apgalvot, ka vajadzēja bērniem mācīt Dievvārdu visās skolās, obligāti. Mums ir reliģija it kā atdalīta no baznīcas, no valsts, baznīca atdalīta no valsts, bet kur tad viņi ir atdalīti, kad mēs jau nevaram darīt, ko mēs gribam, mums jau likumdošana ir. Ja cietīs, tad visi cietīs, visas tās mājas, kas te ir ciet, un visi cilvēki, viena daļa varbūt aizmuks, bet kur tad eisies tie pensionāri, ja neklausīs Dievu? Tāpēc es domāju, ka cilvēkiem ir jāapdomājās un jāklaus tie brīdinājumi, ko te runā pa televīziju, masinformācijas līdzekļos. Un mums ir viena metode – nožēlot savus grēkus, lūgt Dievam piedošanu, visus savus grēkus izlikt Dievu priekšā un brēkt uz Dievu, lai tas tā nenotiktos. Tikai es dzirdēju, tad Somija arī esot bijis tāds jautājums, kad iebruks iekšā padomu armija, bet viņi 3 dienas ir gavējuši, un kā mēs redzam, viņiem padomu armija piemetās dizentērija, un nekas tur nenotikās, nekāda okupācija. Es tik smalku to jautājumu nezinu. Bet es zinu vienu, ka visi Dievu rokās, visi Dievu rokās. Dievs grib, lai svētītu šo tautu, lai izmantot, lai viņi izglābtos, lai mūsu bērni izglābtos, lai tu Elīna izglābtos, Elizabete tāpat manējā, un visi jūsu bērni un jūs, ka izglābtos, ka te nebūtu ne asins izliešanas, ne kara, lai jūs visi esiet svētīti, un lai šī valsts svētīta, ka nav ne karš, ne asins izliešanas, lai debes Tēvs ir svētīts, kad var atvērt jums prāts un auss, kas jums ir aiztaisīts ciet, lai nenotiek šeit nekas ļauns, lai notiek tiešām Dievas svētības un brīnišķīgas lietas mūsu kunga Jēzus vārdā. Āmen.